Šodien mēs esam Berlīnē, kur mēs kopā ar valsts prezidentu esam sākuši mūsu biznesa delegācijas vizīti, kopā pievienojoties 130 pārstāvjiem no Latvijas. Mēs apskatām dažādas tēmas – enerģētika, digitalizācija, attīstības projekti, investīcijas. Ļoti daudz tikšanās plānotas šajās dienās. Pirmā diena jau tuvojas noslēgumam, un šodien mēs vairāk fokusu veltījām tieši digitalizācijas attīstībai un mūsu uzņēmumu piedāvājumu izteikšanu Vācijas pusē, šajā gadījumā pašvaldību līmenī, jo no pašvaldībām arī sākās īstenā digitalizācijas dažādi veidi projekti, kas Latvijā jau ir ieviesti. Šeit par tiem vēl tikai domā. Un tā ir ļoti laba iespēja, kādā veidā mūsu uzņēmēji var parādīt un piedāvāt savus produktus Eiropas lielākajai ekonomikai. Protams, arī jaunu pieeja attīstība ir īpaši svarīga, un tāpēc mēs šodien esam Vācijas enerģētikas aģentūrā arī, kur mēs apspriedām par jaunu pieeju mājokļu siltināšanai, izmantojot koka paneļus. Šeit Vācijā šādā veidā ir nosiltināts jau 1500 mājas. Mēs Latvijā nākamajā gadā plānojam izmantot šīs zināšanas un nosiltināt pirmās 10 līdz 20 mājas, tālāk, lai attīstītu šo nozari, pirmkārtām jau ražošanas nozari, lai šādas paneļus saražotu, izmantotos Latvijā un piedāvātu Vācijā, eksportējot tos uz Vāciju, Franciju un citām valstīm, kur šobrīd jau ir izveidojies tirgus 1 miljardu eiro apmērā uz šodienu, bet ar milzīgu potenciālu nākotnē. Pirmā diena esam sākuši, vēl daudz vizītes plānā, un, protams, mēs ceram uzlabot Latvijas un Vācijas ekonomiskās attiecības. Šajā gadā mēs esam četkāršojuši investoru interesi par Latviju, un mēs neplānojam pie tā apstāties. Mēs turpināsim, lai Vācija būtu mūsu top partneris mūsu tirdzniecībā. Latvija un Vācija. Paldies!